Šo raidījumu ir apmaksājuši Džoisas Maieres kalpošanas draugi un partneri. Atrast labus ieradumus un salauzt sliktos. Pagājušajā vakarā es ieliku labus pamatus šodienas svētdienai. Diemžēl laika trūkuma dēļ es nevaru daudz atkārtoties. Tomēr atkārtošu šo. Mums visiem ir ieradumi. Aptuveni 40% no visām mūsu darbībām notiek tīri ieradumi pēc, kas nozīmē, ka ļoti bieži mēs pat neapzināmies, ka mēs to darām. Mēs to darām, jo esam darījuši tik bieži, ka tas kļūst par daļu no mums. Ieradumi rodas no atkārtošanas, un tie tiek salauzti atkārtojot. Ja tu kaut ko dari atkārtoti, tad tas kļūst par ieradumu. Ja tu atkārtot kaut ko nedari, tad par ieradumu kļūst to nedarīt. Ja esi pie tā pieredzes, tad iesākumā tev tas pietrūks, tomēr pēc laika jau liksies jocīgi to atkal darīt. Bet es negribu koncentrēties uz sliktiem ieradumiem. Droši vien, kad teicu, ka runāšu par to, kā veidot labus ieradumus, jūs visi sākāt domāt par saviem sliktajiem paradumiem. Bet es negribu, ka jūs koncentrēties uz tiem, gribu, lai domājat par to, kā izveidot labus ieradumus. Jo ticu, ja mūsu ikdienā būs pietiekami daudz labo ieradumu, sliktajiem vairs neatradīsies vieta. Pagājušajā vakarā es runāju par pirmo no 14 manā grāmatā minētajiem ieradumiem. Un tas bija, lai Dievs kļūst par tavu ieradumu. Ja tu pavadīsi regulāru kvalitatīvu laiku ar Dievu un izglītosies Dievu vārdā, tad automātiski atkritīs daudzi citi tavi ieradumi. Cik daudz no jums tic tam, ka pavadot laiku ar Dievu, tavu dzīve var mainīties? Šodien turpināsim runāt par pārējiem ieradumiem. Divas no pamatrakstvietām šajā kontekstā ir Romiešiem 12:21, bet uzvariet ļaunu ar labu. Mēs uzvaram ļaunu ar labu, tas nozīmē, ka sliktos ieradumus varam uzvarēt, izveidojot labus ieradumus. Un otra rakstvieta – staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Galatiešiem 5:16. Sāksim ar Romiešiem 5:5, jo gribu šodien iesākt runājot par domām un vārdiem. Ieradumu pareizi domāt un runāt. Es neko daudz neteikšu, jo katru svētdienu pamanos beigt sakot kaut ko par domām un vārdiem. Tomēr nav iespējams turot rokās šādu grāmatu neko par to neteikt. Tāpēc dzirdēsiet no manis arī kaut ko par domām un vārdiem. Romiešiem 8:5. Piedodiet, pirmīt kļūdījos. Reizēm acis aizsteidzas pa priekšu. Labi, izlasīsim šo rakstu vietu. Jo tie, kas ir miesas vadīti un miesas grēcīgo vēlmju kontrolēti, domā un dzenās pēc tām lietām, kas dod apmierinājumu miesai. Bet tie, kas ir gara vadīti un ir gara vēlmju vadīti, domā un dzenās pēc lietām, kas pagodina svēto garu. Izlasīsim šos pantus mazliet citādāk. Tie, kam piemīt slikti ieradumi, tiecas pēc šiem sliktajiem ieradumiem. Tie, kam piemīt dievišķi ieradumi, tiecas pēc dievišķajiem labajiem ieradumiem. Kur prāts iet, tur cilvēks seko. Rīcība vienmēr seko domām. Nav iespējams mainīt sliktu ieradumu, nemainot sliktu domāšanu. Nevar ieviest labu paradumu, pieturoties pie sliktas domāšanas. Vispirms tev nāks ticēt, ka tu to vari, ir jāatjauno savus prātus konkrētajā jomā, un jo vairāk tu par to domās, vairāk par to runās, jo labāk kļūs. Kolosiešiem 3:1-2 ir teikts, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies jaunai dzīvei, cik daudz no jums ticat, ka esat ar Kristu augšām cēlušies jaunai dzīvei? Tādējādi ņemot dalību viņa augšām celšanā no mirušajiem, tiecieties pēc tā mūžīgā dārguma, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Otrais pants ir lielisks. Savas domas vērsiet uz augšu, augstākām lietām, ne uz zemes lietām. Teikšu pavisam vienkārši. Dievs ir devis tev un man kaut ko neticam, prātu. Un pat zinātniski ir pierādīts, cik neiedomājami maz no tā mēs izmantojam, un cik daudz tas spēj paveikt katru jaunu dienu. Tavs prāts ir fenomenāli Dieva dāvana.
Un Dievs mums ir devis šo spēju. Ja mēs pat tiešām pieņemam lēmumu, ka mēs kaut ko izdarīsim, tad, godīgi sakot, ar to arī viss ir izdarīts. Jo tu pat tiešām vari izdarīt pilnīgi visu, par ko pieņem lēmumu, ka izdarīsi. Tāpēc cilvēki saka, zini, es nevaru pasportot. Nedusmojieties uz mani, bet patiesība ir tā, ka tu negribi. Es nevaru tikt vaļā no parādiem, manā dzīvē šī problēma ir pārāk liela. Patiesībā tu vienkārši negribi maksāt cenu par sevis savārītām, vai varu tā teikt? Savārītām ziepēm. Jā, es zinu, ka vienmēr ir kādi neveiksmīgi apstākļi, notiek kas neparedzēts, par ko mums nav kontrolas. Es to saprotu un neapšaubu. Tomēr mēs varam runāt par savu daļu tajā. Ja mēs dzīvosim viegliprātīgi tagad, tad vēlāk nāksies par to maksāt. Savas laulības pirmajos gados mēs ar Deivi nonācām parādos, izmantojot kredītkartes, un nolēmām, ka gribam no tā atbrīvoties. Pagāja ilgs laiks, un mēs nevarējām atļauties praktiski neko, un tas nav patīkami. Tomēr, kad tev vairs nav parādu, tas ir ļoti patīkami. Cilvēki saka, es nevaru, man nav, es gribu pavadīt laiku ar Dievu, es gribu piecelties un lūgt, bet man nav laika. Paklaus, gribu tev ko teikt, tev ir tieši tikpat daudz laika kā visiem citiem. Mums visiem dots vienādi daudz laika, 24 stundas diennaktī, un tikai no tevis ir atkarīgs, kā tu to izmantos. Ja tev nav laika, ko pavadīt ar Dievu, tad tev jāatmet kas cits, jo, ja Dievs nebūs pirmajā vietā, nekas cits nenotiks. Ja tev nebūs Dievs pirmajā vietā, kad es saku, ka nekas nespēs tevi apturēt, ja vien tu to no sirds apņemsies, es ticu, ka tā ir Dieva dota dāvana. Pat Bībelē ir tāds stāsts, kur Dievam nācās iejaukties un sajaukt cilvēku valodas, jo viņi bija vienojušies savā starpā, un viņš teica, mums kaut kas ir jādara, jo cilvēki cenšas uzcelt torni līdz debesīm, un viņi ir tik daudz, un ja viņi ir apņēmušies to paveikt, tad arī izdarīs. Tas vien jau man parāda, cik daudz varam izdarīt, vienkārši sakot. Es ticu, ka ar Dievu palīdzību es to varu izdarīt. Esmu to apņēmies un nemainīšu savas domas. Problēma ir tajā, ka mēs kaut ko apņemamies, tad pārdomājam, apņemamies un pārdomājam, mēs apņemamies, bet vēlns mūs atrunā, mēs apņemamies, bet tad mums tas šķiet par grūtu, mums ir jāiemācas nemainīt savu apņemšanos. Ja esi noskaņojies uz uzvaru, tad arī uzvarēsi. Esmu droši, ka ziniet šo raksturvietu no 2. Korintiešiem 10:4-5, mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Vēlns iemetīs tavā prātā domas, kas ir pret Dievu vārdu, un Bībele māca, ka mums tās jāapgāž. Mazliet par vārdiem ieskatīsimies Salamana pamācībās 18:20-21. Man patīk, vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Atstāsim to vēl uz ekrāna, nezinu, vai sapratāt. Vārdiem ir sekas. Ziniet, kāpēc? Jo vārdi ir spēka ietvers. Šajā glāzē man ir ūdens, bet ja es gribētu, es varētu tajā ielikt dubļus. Tev vārdi ir ietvers. Tu vari tajos ielikt, ko pats vēlies, bet tev nāksies baudīt savu izteikto vārdu sekas. Jūs esat sajūsmā par manu sludināšanu šodien. Nāve un dzīvības stāv mēles varā. Nāve un dzīvības stāv mēles varā. Lieki vārdi atņem spēku, to teica Watchman's Nee. Lieki vārdi atņem spēku. Ieskatīsimies 2. Timotejam 2:16. No nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi ar vien dziļāk iestiks bezdievībā. Došu kādu liekvārdības piemēru. Patiesībā, ja jūs vienu dienu pavadītu ar aiztaisītu muti un tikai klausoties citos, jūs saprastu, ka cilvēki runā tik daudz muļķības. Tiešām, pavisam nesakarīgas lietas. Cilvēki man ļoti bieži saka, Joyce, es mīlu tevi līdz nāvei. Bet es domāju, nemīlu man līdz nāvei, mīlu man uz dzīvību. Es ļoti cītīgi strādāju, lai censtos aizvedīt labu dzīvi, nevis nomirt. Vēl mēs sakam, tas mani beidz nost. Mēs tik daudz runājam par nāvi.
Cilvēki vairāk runā par nāvi nekā par dzīvību. Liekvārdība. Tas ir tik grūti. Es nedomāju, ka varu to izdarīt. Es nekad nemainīšos. Es esmu tik stulbs. Es nekad nezaudēšu svaru. Man nekad nebūs tas un tas. Es nekad netikšu brīvs no parāda. Man nekad nebūs labs darbs. Es nekad nesagaidīšu paaugstinājumu. Ja jau taisies runāt, tad kāpēc neteikt to, kas tev varētu palīdzēt? Tā vietā, lai runātu vārdus, kas tevi sāpina un nepārtraukti liek justies sliktāk un sliktāk, ziniet, kāpēc? Ieradums. Mēs pārņemam ieradumu teikt to, ko saka citi. Ieradumu teikt to, kas uzreiz ienāk prātā. Viss, kas vēlnam jādara, jānorīko mazs vēlniņš šeit blakus, lai tas sūta tavā virzienā savas domas, kas iekļūst tavā prātā un iznāk pa tavu muti, iekšā prātā pa muti ārā, tā visu dienu. Visu dienu. Dievs grib, lai mēs tam teiktu nē, un viņš vēlas, lai mēs būtu vārda pilni, un viņš vēlas, lai vārds iznāktu pa šejieni, pa mūsu muti. Vai tu dari šo vai šo? Ja kāds prasīs, ko tu šodien iemācījies, vari teikt, pietiek ar šo, tagad tikai tā. Ar to vien pietiktu veselam sprediķim. Pietiek ar šo, tagad tikai tā. Vienkārši nerunā visu, ko jūti. Runā patiesību. Tavi vārdi un domas. Tie apsteidz jebkuru rīcību. Mēs runāsim par ieradumu būt izlēmīgam. Cik daudziem no jums mēdz būt grūti pieņemt lēmumu? Cik daudz no jums pieņem lēmumu pārāk ātri? Es. Ir cilvēki, kas pieņem lēmumus pārāk ātri, citi savukārt par lēnu, citi nepieņem vispār. Teodors Rūzvelts ir teicis, ikvienā izšķirošā brīdī labākais, ko vari darīt, ir pieņemt pareizo lēmumu. Otrs labākais ir pieņemt nepareizu lēmumu. Un sliktākais, ko vari darīt, nedarīt neko. Man tas patīk. Saprotams, ka labākais, ko darīt, ir pieņemt pareizo lēmumu, bet viņš saka, ka labāk ir pieņemt nepareizu lēmumu nekā nedarīt neko, ko izvēlas ļoti daudzi, jo baidās pieņemt nepareizo lēmumu. Jūs teiksiet, kā gan var būt labāk kļūdīties nekā nedarīt neko? Jo, ja tu nedari neko, tas nozīmē, ka nezini, kas būtu pareizais lēmums. Tomēr reizēm vienīgais veids, kā to uzzināt, ir darīt kaut ko, lai redzētu, vai tas nostrādā. Es nesaku, ka jāpieņem muļķīgi vai sasteigti nepārdomāt lēmumu. Saprotams, ka mums jādomā, ko darām. Tomēr, ja esam lūguši, kārtīgi apdomājušies, apsvēruši visas iespējas, tad kas notiks, ja nepieņemsim lēmumu? Vistrakākais un nospiedošākais pasaulē ir neizlēmība. Kad zini, ka jāpieņem lēmums, bet tu nezini, ko iesākt. Es pieļauju, ka arī šodien šeit ir kāds, kas atrodas šādā situācijā un nezin, ko iesākt. Turpini lūgt, un es ticu, ka Dievs tev parādīs, taču lūk, kas tev būs noteikti jādara. Tev būs kaut kas jāpamēģina. Bet ja nu tas nenostrādā? Bet ja nu tas nostrādā? Un vai zini, ja spērsi vienu mazu soli, neiekulēs pārāk lielās nepatikšanās, tu redzēsi, vai Dievs atvērs šīs durvis. Varbūt, ka kaut kas te sanāks. Amen? Ja tomēr kāds uzkāpj uz pēdas, es pietiekami gudrs, lai atkāptos. Neturpiniet nepareizā virzienā, ja redzi, ka tas nestrādā. Cilvēki, kas paliek ceļa vidū, parasti tiek nobraukti. Amen. Kāds ir jūsu panākuma noslēpums? Žurnālists jautāja bankas prezidentam. Viņš atbildēja, mans noslēpums ir 2 vārdi. Kungs, kas ir šie vārdi? Labi lēmumi. Kā jūs pieņemat labus lēmumus? 1 vārds, viņš teica. Un kas ir šis vārds? Pieredze. Un kā iegūt pieredzi? 2 vārdi, atbildēja prezidents. Kādi vārdi? Slikti lēmumi.
Viņa panākuma pamatā bija pareizi lēmumi. Bet kā viņš iemācījās pieņemt pareizus lēmumus, pieņemot nepareizus lēmumus un mācoties no tiem? Neviens no mums nav brīvs no kļūdām, bet lūdzu, nedzīvojiet bailēs baidoties pieņemt lēmumu, jo baidāties izdarīt kaut ko nepareizi. Es ticu, ka ir vairāk iemesli, kāpēc cilvēki nepieņem lēmumus. Iespējams, cilvēks ir neizlēmīgs, jo viņa vecāki nekad nav ļāvuši pieņemt savus lēmumus. Vecāki, es jūs lūdzu, tad, kad jūsu bērni sāk pieaugt un kļūst aizvien vecāki, ļaujiet viņiem pieņemt pašiem savus lēmumus, līdz beidzot viņi iemācīsies būt atbildīgi paši par savu dzīvi. Ja mēs izdarām visu savu bērnu vietā, tad mēs sakropļojam viņus, mums ir jāļauj viņiem kļūdīties, un, ja vajadzīgs, iegūt mācību, kas darbojas un kas nē. Jūs tur esat ļoti klusi, vai tad tā nav? Bet mēs gribam viņus pasargāt no sāpēm, es saprotu. Negribam, lai viņiem sāpētu. Ziniet, tā bija mana vājā vieta audzinot savu mazulīti, kuram nu jau ir 33 gadi. Tomēr, kad viņš piedzima, mans jaunākais dēls, man bija 3 pusauģi, kad izlēmu, ka gribu vēl vienu bērniņu. Deivis domāja, ka esmu zaudējis prātu, bet mēs bijām viensprāts, ka tas ir no Dieva. Un tagad mūsu dēls ir Joyce Myers kalpošanas izpilddirektors, kurš atbild par mūsu darbību visos štatos, tā kā esmu priecīga, ka viņš piedzima. Citādi es būtu daudz aizņemtāk. Bet tikai tāpēc, ka viņš bija mans mazulītis, saprotiet, es gribēju viņi labai izdarīt visu. Tomēr, ziniet, ja man būtu iespēja to darīt vēlreiz, iespējams daudz ko es darītu citādāk. Daudz ko no tā, ko jums mācu, es mācu no savām kļūdām. Manas kļūdas ir bijušas kā vērts, ja jūs varat no tām mācīties, un ja tās palīdzēs jums nepieļaut tādas pašas kļūdas. Ja jums ir grūti viņus atlaist, mamma, tēti, ja jums ir grūti viņus atlaist, neizkropļojiet savu bērnu nākotni, neļaujiet mācīties pieņemt savus lēmumus. Protams, ka tas ir atkarīgs no bērna vecuma un vēl daudziem faktoriem. Neizlēmīgi cilvēki var būt nedroši par sevi un savām spējām, un tādas ir daudz cilvēku gadījumā. Man grūti šovakar te lasīt, gaisma nav īsti laba, nokāpšu, kur var redzēt. Sātans labprāt dod mums daudz baiļu un nedrošību, kas mūs paralizē un neļauj pieņemt vajadzīgos lēmumus. Neesi tik nepārliecināts, ka nevar pieņemt lēmumu. Vēlme izpatikt apkārtējiem arī var traucēt pieņemt lēmumu. Tu tik ļoti baidies, ka lēmums, ko pieņems, kādam varētu nepatikt, un cilvēks sāks runāt par tevi un izteikt savu viedokli par tevi. Ziniet ko? Visticamāk, viņi vienalga runās par tevi. Varbūt jau runā. Lai ko tu darītu, visticamāk par tevi runās. Viens ir skaidrs, lai ko tu darītu, būs kāds, kam tu nepatiks. Tad kāpēc gan nesāk pieņemt savus lēmumus un pārstāt uztraukties, vai pārējie ir ar to mierā? Ir cilvēki, kuriem bail kļūdīties. Viņi ir pārāk lepni, lai pieņemtu domu, ka ir pieņēmuši nepareizu lēmumu. Izmēģiniet kopā ar mani un sakiet, es kļūdījos. Kādam no jums, kas skatās šo raidījumu televīzijā, ļoti svarīgi bija šo dzirdēt. Tiešām, mana sirds ir par to pārliecināta. Tu skaties šo raidījumu un svarīgākais, kas tev jāizdara, ir jāspēj vienkārši teikt, es kļūdījos. Nemeklē attaisnojumus. Nemēģini to attaisnot. Vienkārši saki, es kļūdījos, un ziniet ko, tā ir daļa no cilvēka dzīves. Kļūdīšanās ir daļa no cilvēka būtības, un es domāju, ja mēs zinām, kas mēs esam Kristū, tad viena otra kļūdiņa nemazina mūsu vērtību. Es kļūdos. Cik daudz no jums kļūdās? Tad vienkārši to atzīstam un neļausim tam kontrolēt mūsu nākotni. Tiklīdz lēmums ir pieņemts, to nāks arī īstenot. Ir cilvēki, kuri paliek neizlēmīgi tikai tāpēc, ka negrib uzņemties atbildību, sāk darīt to, kas jādara pēc lēmuma pieņemšanas. Varbūt tomēr pateikšu to vēlreiz. Cilvēks saka, es īstenošu šo apņemšanos gada 1. dienā. Bet kāpēc gaidīt gada sākumu? Jo tādējādi izdodas atlikt sāpes, nērtības, darbu, upuri, lai kas tas arī būtu. Tomēr ziniet, jo ilgāk to atliekam, nekļūst vieglāk. Diez, kas dzīvē notiktu, ja ikreiz, kad kaut kas jāizdara, mēs to vienkārši izdarītu.
Ja izpaliktu garīgā vingrošana, lai izsvērtu visus pār un pret un vienkārši izdarītu to, kas ir jāizdara. Es to izdarīšu, lai ir miers, apņemšos un izdarīšu. Es to izdarīšu, lai tas nekavējas manās domās līdz mūža beigām. Izdarīsim to, lai tas ir padarīts. Es gribētu redzēt, ka aizvien vairāk cilvēku kļūst aktīvi līdzdarbīgi savā dzīvē, neļaujot citiem izlemt savā vietā. Dzenieties izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem, lai svētais gars jūs vada. Āmen. Gribat sekot svētā gara vadībai? Es gribu mirkli parunāt par veselīgiem ieradumiem. Un laikam darīšu to tā tīri mātišķi. Šķiet, ka man jāuzliek mammas priekšauts un jārunā ar jums kā ar saviem bērniem. Esat gatavi? Labi, mīļie, jums jāsāk labāk par sevi rūpēties. Es gribu, lai esat veselīgi. Gribu, lai paliekot vecākiem, jūs būtu stipri, pilni enerģijas, lai jūs varētu izdarīt visu, ko Dievs jums ir sagatavojis. Lai jūs neiztērētu visu savu enerģiju savos 20, 30 dzīves gados, un tad savos 50, 60, 70 gados būtu noguruši. Es daudz to pieminu. Varbūt būsiet jau dzirdējuši. Bet savā nākamajā dzimšanas dienā, kas būs pēc aptuveni 8 mēnešiem, man paliks 70 gadi. Un paskatieties uz mani, es jūtos labi. Godīgi, es jūtos labāk kā tad, kad man bija 35. Man ir enerģija. Es daudz strādāju, bet arī daudz atpūšos. Esmu iemācījusies strādāt, esmu iemācījusies spēlēties, es nepārtieku no sliktas pārtikas, es dzeru daudz ūdeni, es vingroju, es zinu, ka šis vārds visiem uzzina drebuļus. Ziniet ko? Varat darīt to dažādi, kaut vai tikai staigāt, bet jums ir jākusts. Dievs devis mums visas šīs locītavas, lai mēs varētu kustēties. Paskat tik, cik daudz locītavu. Tās visas ir radīts, lai mēs varētu kustēties, nevis gulēt dīvānā ar pulti rokās. Es nezinu, kāpēc jūtos tik slikti. Gribu padalīties ar raksturvietu, kas patiesībā ir viena no manām mīļākajām, bet varbūt arī nedaudz biedējoša. Esat jau lasījuši biedējušas raksturvietas? Salamana pamācības 18:9. Kas laisks savā darbā, ir brālis tam, kas pats izšķiež savu mantu. Kāpēc te tā teiks? Tāpēc, ka ja tu nerūpējies par savām lietām, tad patiesībā tu palīdzi tās izšķiest. Kā Deivs dalījās iepriekš, mums jāuztur tas, ko iegūstam. Tas, kurš nelieto savu mantu, lai sevi dziedinātu, ir brālis tam, kas sev padara galu. Uzrīkosim nelielu atzīšanās sesiju. Cik daudz no jums nerūpējas par sevi tā, kā vajadzētu? Jūs jokojat. Kā tas vispār iespējams? Tie bija 90% no visas auditorijas. Jūsu veselība ir viena no lielākajām Dieva dotajām dāvanām. Un varu pateikt vienu, pat ja tagad jūtaties labi un varat par sevi nerūpēties, tas tā nebūs vienmēr, ja vien nesāksiet par sevi rūpēties jau tagad. Es to redzu visu laiku, jaunieši, priecājos, ka esat šeit, bet reizēm jūs tajā grēkojat visvairāk. Es palieku nomodā līdz 2-3 no rīta, 2 stundas pagaļēju strādāt, vai nav vienalga? Es nesaku, ka nevarat jautri pavadīt laiku, bet esiet arī gudri, jo vienu varu pateikt, pienāks diena, kad arī jums būs 70.
Zinu, ka jūs tagad domājat, beidz, neviens nevar palikt tik vecs. Pienāks diena, kad arī tu būsi tik vecs. Galatiešiem 5:16 ir teikts, bet es saku, staigājiet pēc ieraduma svētajā garā, atsaucīgi garam viņa vadīt. Tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Tāpēc gribu jūs iedrošināt, ka laikā, kad veidojat jaunus ieradumus, ir svarīgi saglabāt pozitīvas domas un domāt par to labo, ko centies sev iemācīt, nevis par to slikto ieradumu, ko gribi salauzt. Mēs vienmēr mēdzam koncentrēties uz man jāslauž šis ieradums, bet mums vajadzētu koncentrēties uz to labo, ko Dievs mūsos jau ir iesācis. Esiet pateicīgi. Dievs, paldies, ka tu manī strādā. Paldies, ka esi iesācis manī labo darbu un ka labais izstums ļauno. Paldies jums, draugi un partneri! Kopā mēs izplatām Kristus mīlestību visā pasaulē. Lai uzzinātu vairāk, apciemojiet mūs online joycemeyer.org vai arī joycemeyer.ru. Kļūstiet par mūsu partneriem un dalīsimies ar Kristus mīlestību visā pasaulē. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Meyeras kalpošanas draugiem un partneriem.